Ir Jānis Spruks ar partneriem, Spruks ar Ripu. Un neizdodas. Ripa ir vārtos, bet vārti ir izgrūsti. Jā, nebūs. Neskaitīsies šis vārtu gūms. Neskaitīsies, jo izstumti pirms tam tika vārti un Ripa ielidoja vārtos tad, kad tie jau bija izstumti. To mēs redzējām bez jebkāda atkārtojumu. Nu, Mārtiņu karsumu nogrūda nost. Lūk, izstumti vārti un pēc tam tikai tajos ielidoja. Vienīgais jautājums, kurš vārtus izstum? Ģirds Ankepāns, tas ir karsums paslido garām. Nu, neviens no mūsējiem tur. Vārtsargs taisot šo špagatu, manuprāt, ar slīdu uzsit pa vārtu stabiņu un izstūmu tos. Nu, Maikls Gārnets tācim redzot. Nu, Vārtsargs kādreiz tādas viltības arī pielieto. Daži to dara tik prasmīgi, ka 10 atkārtojumos nepateiks. Jā, bet vienīgais, ka nav jau nemaz tik vienkārši tos vārtus no tiem stabiņiem izgrūst ārā. Tur pat citreiz ar piepuli viņi aizrauj ārā no šī ledus. Tā kā, nu... Bet Maskavas Dinamo uzbrukums joprojām turpinās. Lauris Dārziņš nodod iziet 1-1. Lauris Dārziņš! Nē. Un otro reizi nepilnu 2 minūšu laikā tiesnesis plāta rokas, tādējādi norādot, ka vārtu guvums nav ieskaitīts. Ļoti prasmīgi nozaga Ripu no pretspēlētāja Lauris. Iziet 1-1, laba mājkustība. Te mēs neko neredzam.